Es jums gribēju izstāstīt, ka mēs esam Rīgas lidostā. Tas nozīmē, ka brauksim tālu. Jā, tā kā man teica, man labot te kaut kur no kaut kurienes, laikam, kaut kāds sakaru mezglis saka, nevar lietot vārdu brauksim, lidosim. Tālu. Es pateicu vārdu tālu. Kaut gan, tad, kad es atceros savu jaunību, un tos laikus, kad mēs dzīvojam Padomju Savienībā, Melnās jūras piekrasta, teiksim, tāda Grūzija vai kas, tas bija tepadās. Bet tagad izrādās ir līdz turienai jālido 3 stundas, vismaz. Tas ir tāpat kā līdz Īrijai. Tas ir tālu. Un galvenais izlidojam vēlu vakarā. Un naktī būsim tur. Bet izrādās atkal ne naktī, bet pēc viņu laika ļoti agri no rīta. Tāpēc, ka 2 stundas tagad mums ir starpība ar Gruziju, uz kuru mēs dosimies un paskatīsimies, kā tur izskatās pulksten 5 no rīta. Ziniet, starpība ir, ka tu no Rīgas lido uz rietumiem vai uz dienvidu austrumiem, kā mēs tagad. Ja lido lidmašīna no Rīgas uz rietumiem, uz Eiropu, tad visi pārsvarā tikai aplaudē, tad, kad lidmašīna veiksmīgi nosēžas. Šeit ir viena būtiska starpība. Jo tad, kad lidmašīna sāk lēnām ieskrieties, godīgi sakot, visi lidmašīnā esošie gruzini klusi pārmet krustu. Nevis klusi, bet, mēs arī. Pārmetām krustiņu, smuki. Un, protams, ka tad, kad nosēdāmies, aplaudēja draudzīgi visi lidmašīnā esošie pasažieri. Bet, kā jūs varat saprast, mēs esam laimīgi piezemējušies. Tbilisī, bet trakums ir tajā, ka mēs izlidojām, cikos mēs izlidojām? Bez 5:12. Mēs izlidojām bez 5:12, un tagad jau te ir 5 cauri no rīta. Nē, 5 ar kapekām. Viņiem ir 2 stundas uz priekšu, tāpēc, ka mēs lidojām uz dienvidu austrumiem, uz austrumiem vairāk. Un tāpēc mums tā laika starpība ir 2 stundas. Nekas. Tagad pats galvenais, lai mūs kāds sagaidītu, kā ir solījuši. Šitā ir ārs, ja? Ahā! Mēs taču esam iekšā. Aha! Доброе утро. Не спали, да? Нет, не спал. Мы не спали. Pār Tbilisī, Klinsgalā slējas lielā skulptūra māte Gruzija. Protams, labajā rokā viņai ir zobens, kas ir pēc visiem ienaidniekiem, un viņas nelabvēļiem. Bet kreisajā arī viņi kaut ko tur. No šeit it kā nevar saprast, bet ticiet man uz vārdu. Kā jau Gruzijā pieklājas, tas ir vīna kauss, kas domāts viņas labajiem draugiem. Es ceru, ka mēs tādi būsim, un tāpēc mēs kāpsim pie viņas augšu. Paizilasies, kas te ir? გამარჯობათ. გამარჯობა. კარგად იყავით სულ დავშუროთ ჩვენ თან. Прибалтика. Рига. Латвия, Литва, Эстония. Да. Jāsaka, visiem tiem, kas riskēs apmeklēt Gruziju vai Tbilisī, katrā ziņā pasākums nav domāts priekš vājajiem. Vēlams zināms treniņš pirms tam, sevišķi klinšu un trepju kāpšanā. Jo, lai tiktu augšā pie mātes Gruzijas, ir jāpārvēr šīs te brīnišķīgās tā saucamās Bētlemes ielas kāpnes, kuras 1850. gadā ir projektējis arhitekts Timotejs Beloī. Vispār nav atšifrēts, kādas tautības viņš ir, bet katrā ziņā viņš nav bijis cilvēku draugs, jo kamēr tiek līdz augšai, elpa ir ciet. Bet uz priekšu.
ziņā visiem tiem, kas pēc mums pēc šī raidījuma iespējams vēlēsies apmeklēt atkal jauko pilsētu Tbilisī, tad vecpilsētu noteikti izstaigājiet krēslas un vakara stundās, 2 iemeslu pēc. Vecpilsēta viss ir celta no peliecīga akmens materiāla, un tāpēc dienā viņa tāda arī izskatās, mazliet peliecīga. Bet vakarā, kad iedegs ne tikai zvaigznes, bet arī attiecīgi apgaismojumi, jūs skatieties, cik brīnišķīgi sadarās kopā šis vecais Gruzīņu svētnams ar to mirguļojošo Ziemassvētku eglītes veidā esošo televīzijas torni tur augšā kalnā. Skaisti. Viss kļūst krāsains. Un tas ir valdības nams, protams, vai ne tur lejāk, tas tur pelēk, sudrabainais. Un atkal viens brīnišķīgs senatnis un jauno laiku salikums. Mums tajā aiz muguras, tur jūs redzēsiet, tā ir Bētlemes baznīca. Un pāri viņai pašā augšā kalnā, protams, atkal māte Gruzija. Bet bilde laba. Tāds lūk te ir klimats Gruzijā. Un mēs domājam, ka te ir tāda atvasara, ka prieks. Bet katrā ziņā nokļūt mātes Gruzijas pieminekļa pašā pakājē ir patiešām jānopelna vaiga sviedros. Tagad mēs to pārliecinamies. Un no vienas puses paldies Dievam, ka laiks ir tāds, jo tas būtu vasarā. Mēs noģībtu pusceļā. Nu, redziet, katram cilvēkam, kurš tiešām atbrauc uz Tbilisī, jeb uz Gruziju kā tādu un grib uzzināt kaut ko par ritīgam, par Gruzijas vēsturi, par slavenākajām celtnēm un tā, katram vislabāk ir atrast kādu brīnišķīgu ceļvedi. Un paldies Dievam, mums ir veicies, tāpēc, ka man blakus stāv Vano, kurš ir faktiski staigājoša enciklopēdija. Un tāpēc es uzdošu dažus jautājumus viņam par Gruzijas pašiem pirmsākumiem un par to, ko mēs tajā apkārtnē arī redzam. Само государство Грузия, как таковое, объединенная Грузия, появляется только в 8 веке, уже нашей эры. Хотя до этого существовали такие древние государства, как Алхида, известная золотым руном и аргонавтами, и Иберия, которая как государство зародилась в 4 веке. А как ты думаешь, что это было, это золотое руно? Это горный народ, грузинский горный народ сваны. Они добывали золото как? Брали шкуру овечью и клали в реку. И как бы в течение какого-то времени, месяца или 2, вода, которая текла и несла мелкий-мелкий золотой песок, он оседал в этой шкуре. И когда они вынимали, это по-настоящему было золотое руно. И так как это было золото, то греки совершали пиратские набеги на территорию Грузии, чтобы забрать это золото. Lai tiktu uz Kahitijas reģionu, mēs varam braukt pāri Gombori pārējai, ja braukt pa kārtīgu šoseju caur dažādiem ciemiņiem, bet kas ir gandrīz 2 reizes tālāk, zinādami, ka tas var būt samērā ekstrēmi, nolemjam doties pārējai. Un pareizi daram, jo tad, kad mēs sākam lēnām braukt pārējais augšgalā, mēs pēkšņi sastopam kārtīgu ziemu. Katrā ziņā Gruzīņu brokastu galds ir apmēram tikpat vienkāršs kā francūžiem. Nekāda šķīts, nekāda desa, nekāds tur. Viss ļoti viegls. Siers, viestiņš, maizīt, ievārījums, arī coliņu. Brokastu neatņemama sastāvdaļa ir hačapuri. Un hačapuri taisās ļoti vienkārši. Ņemiet sagatavoto mīklu, iepriekš sagatavoto mīklu un izrullējiet pannas formā. Izrullējiet tādu apaļu,
Būtībā viņas taisa tāpat kā, teiksim, pašmāju pelmeņas, jeb lielos hinkālī. Izrulē tad plācenīt no mīklas, tad ņem sarīvēto šo pašu sūgnu vai sieru. Ritīgi saliek iekšā, kārtīgi saimnieci netaupa sieru. Ieliek iekšā un tad uztais tādu smurkšķi, tā kā tādu maisiņu no tās mīklas, tur, kur tas siers paliek iekšā. Un tad tu smurkšķi iespiež mīklā un ar veļas ruli izrūlē visu to plācienu plakanu, kā jau es teicu, palmes lielumā. Viss darbiņš. Viņi faktiski šeit cep uz tādas lielas plīts, ar ko viņi ir apsildi māju. Uguns nav ļoti karstu, viņi pat cep uz plikas palmes bez jebkādām taukvilām var cep. Bet reizēm viņi īpašiem ciemiņiem uzlēja apakšā kaut kādu savu ķiļiņu vai kaut kā tad, lai viņš tā nepierauga klāt. No vienas pusītes, no otras pusītes smuki uz samērā lēnas uguns, tā lai nav melns, viņš ir smuki tāds zeltenīgi brūns. Un tas siers pagūst iekšā izpust un ieņem visu to plācenīšu vidu un hāčapūši ir gatavs. Pasniedz siltu, bet ne pārāk karstu. Tā, lai griežot pušu plācenīt, siers vairs netek šķipras ārā. Neliela reklāmas pauze. Nu jā. No turienes es domāju, ka jūs varat labi saprast, cik šis kociņš ir liels. Katrā ziņā tas mums ir jānoskaidro, tāpēc, ka vietējie īsti, es arī nesaprotu, tas izskatās pēc tādas vādas zemes kļavas, bet būtībā gruzīniski šo koku sauc par čināri. Nu, viņam esot vismaz 800 gadu. Kaut gan vietējie joko, tad, kad viņam mūsu šoferītim, viņš saka, man bija 10 gadi, viņam jau bija 800, un tagad man ir 55, un viņam joprojām ir 800. Nu, katrā ziņā koks ir tajā vecumā, kad viņš ir, tā jau ir faktiski, viņš ir iebalsamējies pats sevi. Nu, tas ir kaut kas vienkārši grandios. Es nevaru saprast, cik viņam būtu apkārt mērā varētu būt, nu, kādi, nezinu, te kādi kaut kādi, nu, cik metri apkārt var būt te? Nu, 11 metri apkārt, ja? Nu, nenormāls vispār. Jā. Un izskatās, paldies Dievam, viņš izstās joprojām ļoti veselīgs un sparīgs. Tas nozīmē, ka viņš vēl dūšīgi augs. Arī viņiem tas te ir retums. Es ceru, ka aiz manas platās muguras var redzēt šo monumentu. Nu, protams, tas ir būtiskākais monuments šeit, Tel Aviv pilsētā, kas ir veltīts pēdējam gruzīnu caram, tas ir Iraklīs II, kura valdīšanas laiks beidzās 18. 19. gadu mijā apmēram. Un šeit ir viņa monuments, un aiz muguras arī viss cietoksnis un pils, kurā viņš dzīvoja. Tad Iraklījam II ir bijusi speciāla apsardze. Viņa vietējām iesadz apmēram 300 cilvēku. Un tā nav sastāvējusi no vietējiem gruzīniem, kas dzīvo šeit Alazānas ielejā. Tā ir sastāvējusi no tiem cilvēkiem, kas dzīvo augšā Kaukās kalnu gredā. Tie ir tādi, īpašie kareivīgie. Tur ir gan osetīni, gan lezgini, gan tuši. Un tie ir bijuši tā ir bijusi ciltiņa, ko sauc par tuši. Un tā kā viņi ir bijuši ļoti drošsirdīgi un uzticami, teiksim,
Biesas sargi caram Iraklijam otram, tad Iraklijs otrais viņiem speciāli pāri Alazānas ielejas, teiksim, Kaukās grēdas piekājē piešķīra speciāli 2 ciematus, kuros viņi dzīvo un dzīvo viņu pēcteči vēl joprojām. Nu, un tagad mēs iesim paskatīsimies, kā Iraklijs otrais ir dzīvojis savā cietoksnī. Cietoksnis gan nav, teiksim, viņš nav tāds milzīgs, mērogu ziņā, bet, katrā ziņā cietoksnis paliek cietoksnis. Tas ir vīnogulājs. Лет 100 это точно. Kā saka zinātājs, vismaz 100 gadi. 100%. Tāpēc, ka normāls vīnogulājs ir apmēram, jūs zināt, šitā 3 pirkstu restumā. Šitais ir, tas jau ir milzīgs koks. Kādā ziņā es nepateiktu, ka tas ir vīnogulājs, bet reku viņš augšā aiziet smuki. Un visi šitie zariņi veido lapenīti. Un tādas lapenītes viņam te ir vairumā. Ļoti labi. Vasarā aizsargā no saules un rudens pusē. Tu mierīgi smuki apakšā stāvot, mierīgi tikai pastiep roku un noplūc rašu. Šī, teiksim, viņa rezidence ir restaurēta, un tāpēc viņa izskatās tāda svaiga un ļoti jauka. Bet te ir rakstīts, ka šajā istabā 1720. gada 7. novembrī, arī zīmīgajā datumā, ir dzimis un 1798. gada 11. janvārī ir miris cars Iraklijs II. Tātad viņš ir trāpījis gan viņa šūpulis un zārciņš ir stāvējuši vienā un tajā pašā istabā. Šeit pie sienas ir redzams cara Iraklija II portrets, skaists puisis 15 gadu vecumā, kad izrādās Gruzīnu, teiksim, augstdzimušiem notiek tā saucamās militārā tāda iesvētīšana karavīra, teiksim, un nākošā varoņa godā. Самое ценное то, что в этом углу дворца все-таки сохранилась комната, где была опочивальня бывшая царская, где он родился и скончался. Да. Единственный случай в истории Грузии, когда царь умер там, где был. Даже некоторые считают это некоторым парадоксом, ведь это был царь, который всю жизнь провел на поле брани, с 15 до 75 лет. Kāpēc mēs priecājamies par to, ka šī ir tāda austrumēsiski piesitiena arhitektūra? Tāpēc, ka Iraklijs II valdīja tajā laikā, kad pirms viņa šeit bija kārtējo reizi atkal bijuši musulmaņi iekšā. Un šo rezidenci ir cēlis kāds no iepriekš valdošajiem musulmaņiem. Un tāpēc Iraklijs II tikai, teiksim, tad, kad viņus izdzina ārā, tad ievācās šeit uz dzīvi. Un interesanti ir tas, ka tas ir atbilstoši, teiksim, esot austrumu, teiksim, arhitektūrai, ka troņa zāle no abām pusēm ir ieskaut no tādiem koridorišiem, un pa īpaši var uzkāpt augšā otrā stāvā. Un tur tas ir domāts sievietēm, lai viņas varētu redzēt, kas notiek troņa zālē, lai viņas varētu pa šķirviņu skatīties, tāpēc, ka sievietes toreiz nelaida iekšā troņa zālē pie paša cara. Un tagad mēs ejam iekšā troņa zālē. Стиль предполагал, роспись была безусловно. Но ни одного фрагмента не сохранилось и восстановить не удалось. Поэтому вот так вот на сегодняшний день отштукатурены стены. Iraklijs II ir bijis varens vīrs. Viņam ir bijušas dažas sievas, īpaši cik neviens nesaka, bet 24 bērni, no kuriem daži mantinieki vēl, paldies Dievam, esot vēl dzīvi. Viens dzīvo kaut kur ar ģimeni Tbilisī, viens Maskavā. Iraklijs ir izcīnījis vairāk par 200 kaujām. Pie tam ļoti no daudzām kaujām ir sākušās, kā teiksim, vadoņu 2 cīņas. Tas nozīmē, ka viņam bija par varītiem jāpaliek dzīvam, lai visas šīs cīņas izcīnītu. Un tikai no šīm pāri par 200 kaujām viņš ir 2, kā saka vietējie vēsturnieki, zaudējis. Bagration dzimta, no kurienes nāk Iraklijs arī II, visilgāk valdošā dinastija no zināmajām, teiksim, dinastijām, kas ir
baudījuši ne tikai šeit Gruzijā, bet arī, teiksim, Krievijā vai kaut kur citur Eiropā. Nu, no šīm karaliskajām dzimtām. Viņi ir valdījuši pār par 1000 gadiem šeit. Nu, var sakot, Ginesa rekordu grāmatas cienīgi fakti. Faktiski, Gruzijā ir vēl viena laba īpašība. Padzerties var gandrīz visur. Ja tu negribi dzert vīnu, ko tu var dabūt gandrīz katrā mājā, tad tu var iznākt sabiedriskā vietā un smuki padzerties no kalnu dzīlēm nākošu avotu ūdeni. Iepriekšējā reizē, mīļie televīzijas skatītāji, mēs braucām uz rietumiem. Un, ziniet, ar rietumiem šobrīd ir tā, brauc uz kuru valsti gribi, visur dzird krievu valodu. Un tāpēc mēs domājam, varbūt, ka jāiebrauc uz citu valsti, tur, kur krievu valoda varbūt nav tik populāra. Domājam, aizbrauksim beidzot uz Gruziju. Jūs domājat, ka te ir miers? Mēs atbraucam uz Gruziju un satiekam vēl kaut ko briesmīgāk. Mēs satiekam latviešus. Es pat nezinu, kas ir briesmīgāk. Tas ir Uno. Kas man nepazīst? Kas tev nepazīst? Un faktiski izrādās, ka viņš ir tik labi te iekortelējies. Viņš ne tikai ir sadraudzējies ar visiem normālajiem foršiem vietējiem džekiem, bet viņam šeit vienā vīna rūpnīcā Cinandālī pilsētiņā izrādās pašam ir sava muca, kuras priekšā mēs arī stāvam. Nu, ja mēs esam bez maz vai uz ceļiem, un ja mēs esam šeit pie tādas mucas, tad viņi ir jāver vienā vietā vaļā. Šitais ir, tas ir mans mīļākais vīns. Un kas tas ir? Kvanškarāda, Kinzmaruļi, pussaldais vīns, jā. Vecais, tā ir. Tagad man šitā, jā. Tas ir kaut kas, vai ne? Nu, tās tu pateiksi. Es jau varu pateikt, tāpēc, ka paldies Dievam. Es mazliet nokavēju. Viņš, latvieši parasti ir ļoti punktuāli. Viņš saka, es būšu pēc pusstundas. Es jau gruzīns esmu. Bet tagad viņš jau ir gruzīns, un viņam pusstunda nozīmē vismaz kaut kādas 2 vai 2,5. Jā. Un kamēr viņš brauca, mēs, paldies Dievam, ar vietējo gādību jau paspējām šo produktu nedaudz degustēt. Bet tagad mēs to darīsim oficiāli. Kā ir jādara, kā ir jāsāk? Nu, kā rādi? Nu, varbūt es tostu pateiktu. Šitā? Jā. Ko te smaržos? Te viss ir kārtībā. Es gribu pateikt, pat cik es jau kādu laiku te dzīvoju, es gribu pateikt par viesiem, par jums. Jūs esat atbraukuši uz Gruziju tagad. Jā. Jums ir, jūs jau esat kaut ko redzējuši šeit. Jā. Gruzīnu viesmīlību un vispār. Atcerieties vienmēr visi, ka Grūzijā visi ir gaidīti vienmēr. Iedzersim par viesiem, lai viņi pēc iespējas vairāk šeit brauc. Andri? Nu, jūs tai pusē ekrānam jūs visi esat sapratuši. Rietumi nevienmēr ir labākais virziens no Rīgas. Andri. Mīļie, bet jūs paši saprotat, jādzer līdz galam. Bet jūs paskatieties uz mūsu izmēriem, jā? Ko tu te dari? Es atnācu apstīties. Man starp tavs sievas sūtījumu, tu paskaties, ko tas resnais mērķis tur dara. Un ja viņš taisa sūdus, tu man momentāli ziņo. Man ir uzdots. Nu jā, atceries, tas ir džekiem tikai tas. Varbūt, ka par to tava sieva arī uztraucās taisnāk. Mēs strādājam. Kurš te nestrādājas? Gruzija tomēr ir lielā daļā diezgan trūcīga zeme, sevišķi laukos. Un par to mēs pārliecinājāmies tieši Kahatijas pusē, braukājot riņķī pa Alazānas šo ieleju, kurā ir faktiski 2/3 visu vīnoglāju krājumi, kādi ir pieejami Gruzijai. Tad tie lauku cilvēciņi tomēr pārsvarā dzīvo no tā, ko viņi paši izaudzē, un, protams, ēd ļoti daudz maizes.
Protams, bet ne jau, teiksim, maizes degustēšanas dēļ mēs esam ieradušies šeit Kahtīs novadā, lielajā Alzanas ielajā. Jo to varētu saukt par visas Gruzijas vīna klēti. Nu, tādā ļoti labā nozīmē. Tāpēc, ka šeit ir koncentrēti faktiski 2/3 visu vīna un vīnogulāju krājumi, kādi vien tik Gruzijā ir. Bet par to, kas saistīts ar šo patīkamāko ekskursijas daļu, es domāju, mēs runāsim jau nākamajā raidījumā. Pagaidām, atā!